Meitene, kura gleznoja ar gaismu. Rosīgā, pārpildītā pilsētā sienas bija garas un pelēkas, un ielas vienmēr bija trokšņa pilnas. Cilvēki steidzās no vienas vietas uz otru, viņu sejas izskatījās nogurušas, it kā viņi būtu aizmirsuši smaidīt. Bet vienā mazā šīs pilsētas nostūrī dzīvoja maza meitene vārdā Ārna. Ārnai vairāk par visu pasaulē patika glezniecība. Viņa sapņoja par spilgtiem ziediem, lidojošiem putniem, mirdzošām zvaigznēm un maģiskām varavīksnēm. Taču radās problēma, Ārnai nebija ne krāsu, ne otu, ne papīra. Tomēr viņas sirds čukstēja. Nebeidz sapņot, Ārna. Vienmēr ir cits veids. Kādu vakaru, vērojot zeltaino sauli, kas grimst aiz augstajām ēkām, Ārna pamanīja, kā gaisma krāso debesis oranžos un rozā toņos. Viņa pie sevis domāja, ja saule var gleznot ar gaismu. Kāpēc gan es nevaru? Tajā vakarā Ārna no kaimiņienes aizņēmās vecu, putekļainu projektoru. Viņa pievienoja to savam mazajam datoram un sāka zīmēt attēlus ar mirdzošām līnijām. Kad viņa ieslēdza projektoru, viņas ielas sienas pēkšņi atdzīvojās. Ziedi uzziedēja uz saplēsājuša cementa. Tauriņi plīvoja pāri augstām ēkām. Pa logiem dzirkstīja un dejoja zvaigznes. Okeāna viļņi maigi ripoja pāri jumtiem. Pilsētas iedzīvotāji apstājās savās pēdās. Bērni izbrīnā nolasās. Vecāki pasmaidīja. Vecvecāki atkal smējās kā bērni. Pirmo reizi pēc gadiem pilsēta izskatījās dzīva. Drīz visi viņu sāka saukt par meiteni, kas radīja cerību. Viņas māksla nepalika tikai viņas mazajā ieliņā. Ziņas izplatījās tālu un plaši. Drīz viņas mirdzošie mākslas darbi izgaismoja ēkas Parīzē, Ņujorkā, Londonā un Tokijā. Kur vien pieskārās viņas gaisma, arī sirdis kļuva vieglākas. Kādu dienu reportieris viņai jautāja: Ārna, kā tas viss sākās? Kas jums radīja tik lielu ideju? Ārna maigi pasmaidīja un atbildēja: Es nekad neesmu sapņojis par sienām. Es sapņoju par horizontiem. Un kopš tās dienas cilvēki visur atcerējās viņas stāstu, kad jutās iestrēguši. Viņi sev atgādināja, dažreiz, lai sasniegtu kaut ko lielu, ir jārada kaut kas, ko pasaule vēl nav redzējusi. Nodarbība. Sasniegt lielus dažreiz nozīmē radīt kaut ko tādu, ko pasaule nekad nav redzējusi.